Šodien raidījumā vakara vēsti skatieties. Sestdien aizvadīts turisma rallijs piedzīvojams Vidzemē. Aizdomās par bruņotu laupīšanu izdarīšanu policija aizturējusi 4 personas. Trikātā godina ģenerāli Jāni Balodi. Salatgrīvā aizvadīts 2. masku tradīciju festivāls. Pēc vakara vēstījuma sekojot skatītāju aicinājumam, atkārtosim raidījumu Zobu veselības ABC, kurā redzēsiet, kādēļ un kā veidojas zobu bojājumi. Piektdienas pēcpusdienā Trikātas Sajieta namā pulcējās ļaudis, lai pieminētu vienu no izcilākajiem Latvijas armijas virsniekiem Jāni Balodi, kuram šogad aprit 130 gadi. Sanākušajiem interesantiem bija iespēja noklausīties ne tikai vēstures zinātāju stāstījumu par ģenerāļa dzīves gājumu, bet arī iepazīties ar izstādi, kas vēstīja par Latvijas brīvības cīņām. Kausvēra zemesardzes komandieris tad Jāņa Baloža veikumam ir ļoti nozīmīga saistība ne tikai ar Latvijas valsts dibināšanu, bet arī ar mūsu valsts neatkarības atjaunošanu. Ģenerālis Balodis, zināmā mērā pēckara gados jau bija kļuvis kā leģenda par pirmskara gadiem. Un ģenerālis Balodis, protams, Zigfrīds Meirovics, Kārlis Ulmans, tie bija leģendāri vārdi, kuri lika uzdot jautājumus, meklēt atbildes un īstenībā zināmā mērā arī pēc savas nāves jau kā personību stimulēja mūsu brīvības cīņas, ja tā to var salīdzināt mūsu atmodu 80. gadu beigās. Ģenerāļa Baloža godināšanas pasākumā piedalījās arī viņa vecākā brāļa mazdēls Juris Balodis, kurš tikai pirms 5 gadiem atgriezies Latvijā, jo lielāko daļu savas dzīves pavadījis Krievijā Sanktpēterburgā strādājot par zinātnieku. Juris Balodis stāsta, ka padomju gadi aizliedz izzināt krustēva dzīves gājumu, tomēr par spīti tam meklētas iespējas, kā iepazīt izcilo ģenerāli. Neskatoties uz to, kad strādāja Sanktpēterburgā, vasaras brīvlaikā, protams, bija Latvijā. Skatījos, ko var atrast melnajos grāmattirdziņos. Sanākušie Trikātas jaunieši ar interesi aplūkoja zemesardzes 22. kājnieku bataljona bruņojumu un ekipējumu, kā arī uzklausīja vīru stāstījumu par dienestu zemesardzē. Pulkvedis Juris Zeibarts atzina, ka arī ģenerālis Balodis ir dzimis vienkāršā zemnieku ģimenē un tikai paša spēkiem ir kļuvis par ģenerāli. Un tāpat tās arī šodien ļoti apcīt daudz lauku puiši ir izvēlējušies šo ceļu, un es domāju, daudzādā ziņā mēs atkārtojam ģenerāļa Baloža ceļu šodien daudz no mūsu virsniekiem. Ģenerālis Jānis Balodis 1881. gadā ir dzimis Trikātas pagastā, piedalījies Krievu-Japāņu karā un arī Pirmajā pasaules karā. 1918. gadā sācis dienestu Latvijas armijā, vēlāk stājies Oskara Kalpaka vietā. 20. gados kļuvis par Latvijas Republikas Saeimas deputātu, kā arī bijis kara ministrs un piedalījies Kārļa Ulmaņa organizētajā valsts apvērsumā. Vidzemes reģiona policijas pārvalde informēja, ka aizvadītajā nedēļas nogalē reģistrēts rekordliels skaits autovadītāju, kas pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā. Iecirkņa teritorijā brīvdienās konstatēti 7 šādi gadījumi. Vadītāji dažādu promļu reibumā vadījuši transporta līdzekļus Ramatas, Kocēnu, Kauguru, Ķoņu pagastos un Valmieras pilsētā, kā arī uz Vidzemes šosejas. Viens no vadītājiem automašīnu Chrysler Voyager vadījis pat 3,08 promļu reibumā. Tāpat reģistrēta informācija par vairākām ugunsnelaimēm, kuru cēlonis ir pārkurinātas vai nepareizi eksploatētas krāsnes. Šādi gadījumi konstatēti Valmierā, Limbažielā, kur aizdegusies ēkas starpstiena, Rujienā, kur aizdegusies dārza mājiņa un Vaidavā, kur degusi saimniecības ēka. Vidzemes reģionā reģistrēta arī informācija par 2 nosalšanas gadījumiem. Viens no tiem Valmierā, kad svētdienas rītā Patversmes ielā dārza mājiņā atrasta nosalusi 1958. gadā dzimusi sieviete, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Zilais kalns. Nākamā gada vasarā varētu sākt darboties jaunā piena rūpnīca Jelgavā, kuras ražošana balstīsies uz akcijas sabiedrību Trikātas sieras zīmolu un iestrādnēm. Jaunās rūpnīcas nosaukums būs Sijā Latvijas piens un ražotajiem produktiem būs Trikātas sieras zīmols. Pēc jaudām jaunā rūpnīca būs viena no lielākajām piena pārstrādes rūpnīcām Latvijā un pārstrādās 250 tonnas piena dienā. Jaunās rūpnīcas apgrozījums varētu būt 25 miljoni latu. Tās
eksporta apjomi plānoti 80%. Kopējais projekta finansējums ir 10,4 miljoni latu. To realizē Sijā Latvijas piens, kura sastāvā ir 3 kooperatīvi – Trikāta KS, Piena partneri KS un Dzēse. Kooperatīvu biedrību līdzfinansējums ir 1 miljons latu, kā arī tiks ņemts kredīts apmēram 6,5 miljoni latu un Eiropas finansējums apmēram 3 miljoni latu. Ja tiks saņemts pozitīva atbildi no lauka atbalsta dienesta, tiek plānots, ka šajā vasarā sāks celtniecības darbus un gada beigās uzstādīs piena iekārtas. Cilvēkam vissvarīgākais ir laiks. To nevar ne nopirkt, ne pārdot. To var tikai izmērīt. Mūsu sirds mēra mūsu laiku. Mēs varam palīdzēt strādāt precīzi un bez pārsitieniem. Tādēļ arī es lietoju sirds aspirīnu Hertamagnil. Hertamagnil šķidrina asinis, novērš trombu veidošanos asinsvados, uzlabo sirdsdarbību, mazinot infarkta un insulta risku. Hertamagnil ir saudzīgs un piemērots ilgstošai lietošanai. Hertamagnil dāvā jums laiku. Masāža, klasiskā un relaksējošā, dāvanu kartes, mājas vizītes. Modus Valmierā, Rīgas ielā 26, tālrunis 27 52 34 56. Veselīgs, spēcīgs, priecīgs. Lai tāda būtu mūsu mājas mīluļi, galvenais ir kvalitatīva un sabalansēta barība. Valmierā notikušās suņu izstādes laikā ar tādu piedāvājumu varēja iepazīties Meradog stendā. Mēs redzam Vācijas uzņēmumu Mera Tīrnārunga izplatīto produkciju Meradog, Meracat un vēl kaķu barību Vāre Lībe, kas ir augstākās kvalitātes. Mera Tīrnārunga jau veiksmīgs strādā tirgū vairāk kā 60 gadus. Vācu firma, kurai dzīvnieku barības ražošanā jau ir ilgu gadu pieredze un tās darbībā izmantot jaunākie uzturzinātnes atklājumi, piedāvā vairāk kā 20 augstas kvalitātes barības veidus. Sākot no kucēnu vecuma, no pirmajām kucēnu dienām, tas ir sākot ar kucēnu pienu, kucēnu pirmā barībiņa pārējai no piena uz sauso barību, kas ir veltmiks, kur jau viss sastāvā ir pienolbaltumvielas, vēl papildus ir klāt jau gaļas piedeviņi un jau graudaugi un kalcijs un viss ļoti spēcinoša barība, kur arī var dot, protams, barojošām kucītēm, mamām, kas baro kucēnus. Un ir vitamīni ādai spalvai, tādos intensīvos spalvu mešanas laikos, it sevišķi, ja sunīts ir izstādes suns, un ja vajag tādu labu spalvas kondīciju, tad ir meramina vitamīni, kur sastāvā ir liels B grupu vitamīnu komplekss, rauks, biotīns klāt, kas tieši iedarbojas uz spalvu, ādu. Tā ir sabalansēta, pilnvērtīga, augstas kvalitātes barība. Jo tad, ja jūs barojat ar super premium barību, vai arī Meradogam tas ir high premiums, kas ir augstākā kvalitāte, tad nav jādod klāt papildus vitamīnu. Zīmola Meradog piedāvāto produktu klāstā ir gan barība, kas piemērot dažādu vecumu, kā arī dažādu šķirņu dzīvniekiem, arī pēc to aktivitātes un enerģijas patēriņa lielumu, un ir arī speciāli sabalansēta barība suņiem, kuriem ir problēmas ar lieko svaru, kā arī alerģiskas slimības. Meradogam ir vesela līnija 100% pūre, kas ir tīrā līnija, kur ir tikai viens ogļhidrāta avots un viens olbaltumviela avots. Šeit konkrēti būs tītars, lasis vai jērs, un rīs, kā ogļhidrāta avots, un vēl ir tītars ar kartupeli, pilnīgi, kas nesatur glutēnu, kas nevar, suņi ir arī dažkārt, kas nevar ēst nevienu graudaugu, un tad šeit ir jauns zīmols. Un ir vēl kāda speciāla Meradog barības līnija, kas piemērot suņiem, kas pamatā dzīvo dzīvokļos. Ir Odor Stop līnija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē nepatīkamam aromātam. Nē, tas Odor Stop nozīmē, ka sastāvā ir jukas šidigera palmu lilijas ekstrakts un vēl augu ekstrakti, kas reducē gremošanas procesos, nomāc sliktas smakas.
sliktus aromātus. Meradogu barību iespējams iegādāties arī 20 kg iepakojumos, un tā pamatā paredzēta suņa audzētavām. Bet tuvāk informāciju par barības iegādi, kā arī lietošanu un piemērotību šķirnēm un dažādas aktivitātes suņiem varat iegūt mājaslapā www.meradog.lv. Uzņēmums Valmieras ūdens informē, ka nu jau ilgāku laiku saglabājoties stipram salam pilsētā vairākās vietās radušies ūdensvadu aizsalumi. Galvenokārt tie ir māju ūdens pievadi. Uz doto brīdi Valmieras ūdeniem informācija par tādiem deviņiem. Šeit ir iedzīvotājiem izvēle, vai viņi paši darbojās, vai arī mūsu darbinieki viņus likvidē. Ir cilvēki pieņēmuši to, ka 2 gadījumos, kad paši, un pārējos gadījumos mēs esam strādājuši pie tām. Uzņēmuma vadītājs uzsver, lai izvairītos no sasalumiem, pievada caurules vajadzētu papildus nosiltināt vai arī nodrošināt nelielu, bet regulāru ūdens plūsmu. Lai informētu par sasalumiem, uzņēmums aicina zvanīt pa informatīvo tālruni 642 26 000. Tāpat uzņēmuma vadītājs atgādina, ka ūdensvadu aizsalumi var veidoties arī tad, kad gaisa temperatūra paaugstināsies, jo zeme aizvien ir sasalusi. Uzņēmums Valmieras siltums informē, ka šobrīd februāra mēneša vidējā gaisa temperatūra ir zemāka kā aizvadītajā gadā, proti -8 grādi. Tomēr pēc Latvijas gāzes paziņojuma ir pazeminājusies dabas gāzes cena. Līdz ar to arī Valmieras siltums ir noteicis zemāku tarifu 33 lati un 20 centīm par patērēto megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Nākamajā nedēļā Valmieras pilsētas pašvaldība izsūtīs informatīvas vēstules iedzīvotājiem, kas dzīvo iespējami aplūstošajās pilsētas teritorijās, lai informētu, kā rīkoties plūdu gadījumā. Pilsētas pašvaldība jau iepriekš veikusi izpēti par plūdu apdraudētajām teritorijām pilsētā. Valmieras slimnīca informē, ka jau tuvākajā laikā medicīnas iestādes administrācija atgriezīsies līdzšinējās telpās A korpusa 1. stāvā. Līdz šim slimnīcas administrācija bija izvietota dažādās iestādes telpās, lai kvalitatīvi varētu veikt iestādes A korpusa rekonstrukcijas darbus. Savukārt Valmieras kultūras centra direktori informē, ka piektdien 17. kultūras centrā notiks jauniešu stīgu orķestra festivāla koncerts, kurā piedalīsies orķestri no Valmieras mūzikas skolas, kā arī no Tartu un Paņevežu mūzikas skolām. Slēpjoties zem maskām, skaļi saucot un rībinot, Salcgrīvā ieskandināts pavasara gaidīšanas laiks. Tur no garajiem ziemas vakariem dabu un cilvēks modināja jau 2. starptautiskais masku tradīciju festivāls, ko var raksturot kā senatnīgu tautisku un ar nelielu devu pagānisma. Kāds paslēpies zem salmu un plūgu cepēm, kāds zem linu bādas, cits ieterpies kuplās kažokādās. Mērķis visiem viens, ar dažādiem rituāliem, gatavoties jaunam darba cēlienam, bagātīgam un auglīgam ražas gadam. Tas laiks, kad veicina auglību, ka jūs varat paskatīties uz masku atribūtiem, viņiem tur dažādi atribūti, ir sevišķi, kas veicina auglību. Un maskas ir tās, kas šo lietu veicina. Starptautiskais masku tradīciju festivāls Salcgrīvā ienāca pērn, kad norisinājās ceļojošais masku festivāls. Bet tā kā ar vienu reizi vien nepietiek, lai visus izrībinātu, nolemts tradīcijas turpināt. Mēs saucam, lai visiem gari līni, lai laba raža, un kāpēc mēs dziedam par to, ka ir tikai meteņam 5 dēli, kur ir arājiņi, un kāpēc ir meitas, kuras ir malēņas, jā, tāpēc, ka viņas tiešām būs tieši tie, kas būs šo svētku saņēmēji. Lūza ziema zobentiņš, beiga ziema raudādāma. Tālūk, tāpēc mēs baidam. Masku festivāla ienākšana Salcgrīvā jau gūsi vietējo atbalstu. Skolās bērni sākuši apgūt masku darināšanu, bet vecākā paudze, ka šoreiz bija vien kā festivāla vērotāji, jau nākamgad ir gatavi doties rituālos līdzi. Šoreiz mēs nebijām gatavi, bet mums ir meita jau saģērbta, un es ceru, ka nākošais gadu mēs arī būsim visi maskās. Ļoti pozitīvi, jo tās tradīcijas jau mums pamazām izsīkst. Vajag atbalstīt un jāpiedalās, protams. Mūsu aicinājums var būt tikai viens. Nevajag ņaudēt un čīkstēt par mūsu demogrāfiju. Vajag rūpēties par gan jēriņiem, gan kazlēniņiem, gan kumeliņiem, gan gariem liniem un arī par bērniņiem.
Taču maskām ir vēl kāda būtiska nozīme. Tā ir iespēja paslēpties un uzdrīkstēties vairāk nekā ikdienām. Un iespējams tieši tas arī veicina ražību un auglību, jo iejūtoties citā tēlā ir atgūts spēks un mundrums. Mēs nesam šo svētību, mēs izgaidējam visu to, kas ir sakrājies gada laikā Latvijā, un kā jūs redziet, visai labi pie mums iet, bet ar šo te prieku, un es gribu teikt, no pagājušā gada Masku festivālā mums arī ir uzlabojusies sadzīves Salacgrīvā, cilvēki palikuši priecīgāk, tā ka šī visnotaļ ir ļoti apsveicama tradīcija. Var sakot, sabrūk visādi runājoši, citām mēlē runājoši, citam knābis, citam ragi, un tad pašās beigās, kad noņem maskas, paši kaimiņi jau vien ir. Uz nelielā salas ezeriņa visagalā sastopam rūdi. Rūdis ir drīzāk dabas baudītājs nekā tikai kaislīgs makšķernieks. Kā pats saka, vilinājums noķert lielo lomu ir būtisks, bet ne galvenais. Saulīt skaisti spīd, tā kā, kāpēc ne, īstenībā šādos, teiksim, mīnusos reizēm ar lielais asars paņem. Tā kā, kāpēc nepamēģināt īstenībā? Ar ko atšķiras makšķerēšana vasarā un ziemā? Lai pasargātu sevi no temperatūru pārmērībām, ir jābūt piemērotam apģērbam visos gada laikos, uzskata Rūdis. Katrā makšķerēšanas veidā un teiksim, var atrast savu skaistumu. Arī ziemā, teiksim, var teiksim, kad piedzīvot to skaisto, teiksim, asaru copi vai makšķernieki zina, pa ko es runāju, kad lielais asars ienāk un ņem, un tad, tas ir pavisam kaut kā citādāk. Vasarā ir arī cits skaistums. Es domāju, ka katrā, teiksim, copas veidā ir savs skaistums. Rūdis gan nepieder pie tiem, kas dzenoties pēc loma riskējot ar savu dzīvību. Šobrīd ledus esot ap 40 cm biezs, un tikai tad viņš jūtas gana drošs. Risks ir tomēr jāizsver, vai ir vērts no to pāris asarīšu dēļ riskēt ar savu dzīvību. Un es vienmēr, teiksim, izvērtēju to ledus stāvokli un skatos, jo, reizēm tiešām tā ir, kad, vēl ledus nav uzcelts un makšķernieki sev sēž. Bet, es domāju, teiksim, paša dzīvība nav tā vērta, lai riskētu. Kaut arī šodien Rūdis esot izvilcis gana daudz asarīšu, šoreiz gan laika apstākļi nosaka savus noteikumus. Mazais āliņģītis ātri pārklājas ar ledus kārtiņu. Kaut gan reiz ir laimējies ziemā izvilkt 5 kg smagu līdaku, bet skaidrs, ka šī nebūs tā diena. Un dienai arī bez loma ir savs skaistums, uzskata makšķernieks. Kontrolpunkti kā jebkurā rallijā, bet ātrumam nav nozīme, galvenais pozitīvas emocijas un redzētais. Tā varētu raksturot turisma rallija piedzīvojums Vidzemē. Lai popularizētu Vidzemes turismu piedāvājumu, rallija dalībniekiem bija jāapmeklē vairāk kā 20 dažādu turisma objektu un atpūtas vietas. Tāli daudz, pirtis daudz, tad bija zirgi, brieži, zirgi, govis bija. Zinām, cik var ragi. Uzskaitot visus kontrolpunktus, jau apskatas vietas, saraksts būtu pagaršs un iespaidīgs. Rallija dalībniekiem bija gan jābauda ziemas prieki Vidzemes kalnos un slēpošanas trasēs, gan arī tik piedāvāti interesanti apskates objekti, un katrā no vietām bija jāveic arī kāds pārbaudījums. Tā viesu mājās Lācītis, tas bija skrējiens līdz ugunskuram. Apsveicam, jūs esat izpildījuši uzdevumu, lai iegūtu punktus ar šo aploksni, jāatgriežas Lācīšu kafejnīcā. Lai arī laiks un ātrums šajā rallijā nebija noteicošais, tomēr sacensību gars bija. Ja būs vienāds punktu skaits vairākiem, tad ņems arī vērā laiku. Ko esat redzējuši? Tā ātri izstāstat, varbūt, lai nekavētu jūs. Es pieņemsim, esmu redzējuši briežus. Mēs redzējām daudz vietas, kurās mēs nekad neiebraukt tāpatās. Vērtīgs brauciens. Vērtīgs brauciens. Patīkams ar labām atrakcijām un foršiem cilvēkiem, ar ko mēs sastapām, mums ir emocijas pozitīvas. To, ka redzēts daudz un iegūtas pozitīvas emocijas, apliecināja vai ik viens braucējs. Šļūkt pa kalnu, redzētas daudz viesmājas. Tā, kas mums vēl bija? Daudz bijis, kas vēl bija? Viesnām. Jā, šādā te augstumā ļoti labi ir. Ļoti labs laiks, jā, ļoti labs laiks, spīd saulīt ideāli laika apstākļi. Mūsu mēģis bija ne tik daudz rallijas, kā apceļot tās vietas, kur mēs neesam bijuši. Bet vakarpusē turismu rallija finiša Vecgūbens muižu kompleksā. Kārtējie dalībnieki, dāmu komanda, tā, nākamā mašīnīte. Kopumā turismu rallijā piedalījās vairāk kā 70 ekipāžas. Dalībnieku skaits pārsniedz pat 300 interesentu. Par to gandarīt arī rallija organizatori. Redziet, ir daudz viesnami, izklaides vietas Latvijā,
ir ceļš Vidzemē. Un daudz cilvēku no Rīgas to nezina nemaz. Šis turismu rallija bija domāts tā, lai cilvēki iepazītu ar Vidzemes populārākajām atpūtas vietām, lai viņi varētu pēc tam vasarā atbraukt, atpūsties. Noslēdzot turismu ralliju piedzīvojums Vidzemē, Vecgulbenes muižā varēja baudīt te raksturīgo firmas ēdienu zirga zupu un izmēģināt arī spēkus muižas driftā. Šis bija otrais turisma rallijs un, redzot dalībnieku lielo interesi, vasarā līdzīgs rallijs vedīs pa Latgales turismu vietām. Aizdomās par vairāk bruņotu laupīšanu izdarīšanu Smiltenes apkārtnē no veikaliem Top janvāra mēnesī un 2. februārī no degvielas uzpildes stacijas Ieriķos aizturētas 4 personas. 3 no aizturētajiem tiesa piemērojas drošības līdzekli apcietinājumu. Visi aizturētie kādreiz dzīvojuši Vidzemē, bijuši labi informēti par apsardzi vietējos veikalos un pazinuši apkārtni vietās, kur veiktas laupīšanas. Laupītāja guvums ir vairāki tūkstoši latu, un policijā tiek pārbaudīta personu saistība ar vēl citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Lielākai daļai šīs naudas summas ir arī tērētas spēļu zālēs, tā kad faktiski šī viņu noziedzīgā ceļā iegūtā nauda arī ir ļoti ātri aizgājusi, un tādēļ šie noziegumi tika izdarīti varbūt tādā secībā tik nepārtraukti, ja, un vairākas reizes pēc kārtas mūsu reģionā. Notikušais apliecinājis, ka noziedznieku interesi par nomaļām tirzniecības vietām, kā arī citiem salīdzinoši viegli pieejamiem īpašumiem lauku apvidos, tikai pieaug, tāpēc policija aicina iedzīvotājus un uzņēmējus daudz nopietnāk pārdomāt, cik drošs ir jūsu īpašums un vai izdarīts viss, lai tas nekļūtu par noziedzniekiem viegli pieejamu laupījumu. Nežēlot līdzekļus videokameru uzstādīšanai un arī domāt arī par fizisko apsardzi. Noziedznieki tagad ir ļoti mobīli un viņi ir spējīgi aizbraukt uz jebkuru Latvijas vietu. Tāpēc tomēr, ja mēs redzam kādu nepazīstamu un aizdomīgu cilvēku, varbūt tomēr pievērst vairāk uzmanības un kaut vai tādā nolūkā, lai pēc tam varētu arī atcerēties kādas pazīmes. Par notikušo policija informēja iedzīvotājus un ar aicinājumu atsaukties iespējamos aculieciniekus izplatīja video plašsaziņas līdzekļos. Tika saņemti vairāk iedzīvotāju zvani un iegūta informācija, kas palīdzēja noskaidrot personas, kas veikušas bruņotās laupīšanas. Policija izsaka paldies plašsaziņas līdzekļiem, kas atsaucās un par notikušajām laupīšanām informēja iedzīvotājus. Ventspils Jaunvedes namā pulcējās bērnu un jauniešu vokāli instrumentālie un instrumentālie ansambļi. Koncerts bija kā ģenerāla mēģinājums pirms lielā konkursa Rīgā, kur mūsu pilsētas godu aizstāvēs 4 kolektīvi. Viņu vidū gan jauni mūzikas vidusskolas ansambļi, gan kolektīvi, kas jau iepriekš ieguvuši godalgotas vietas Republikas mērogā. Šis skaitās ne tikai koncerts, bet viņš ir arī kā konkurss. Kaut gan konkurss pirmā kārta, kā tas ir pierasts citos konkursos, šeit nebūs. Dalībnieki var pieteikties Republikas konkursam paši, bet es vienkārši zinu tos dalībniekus, kas ir pieteikušies Republikas konkursam, un tāpēc es uzaicināju viņus pirms šī konkursa šeit pakoncertēt. Ja? Agrāk vokāli instrumentālās grupas un vokālie ansambļi sacentās vienā konkursā. Tagad jau kādus 5 gadus šiem kolektīviem tiek rīkots atsevišķs Latvijas mēroga konkurss Rīgā, uz kuru Ventspils godu talantīgie ventspilnieki dos aizstāvēt jau 19. februārī. Jaunie ansambļi konkursam sagatavo 2 kompozīcijas, bet jau pieredzējušie, kā kolektīvi Šamila Almakaiva vadībā Rīgā izpildīs 5 kompozīcijas. Mani audzēkņi izpilda vairāk popmūziku un populāro mūziku. Dziesmas, kur viņi paši vēlas izpildīt. Atnes tās man un es aranžēju, pēc tam tās ar lielāko prieku izpildām. Mēs muzicējam lielai plašai klausītāju auditorijai, gan vecmāmiņām, gan vectētiņiem, mamām, brāļiem un māsām. Viens no jaunākajiem bērnu kolektīviem Ventspilī ir mūzikas vidusskolas direktora izveidotais projekts Rock Teens. Mēs spēlējam, kur ir divbalsīgi, vienbalsīgi un arī dažas reps. Visvairāk mēs esam 3 vienmēr esam bijuši un zinām, ka, pat divbalsīgi. Jā. Nav grūti 3-balsīgi dziedāt? Nav. Tik
tikai jākoncentrējas uz darbu. Uztraukums arī ir? Dažreiz. Ka tik kaut ko nesajaukt un lai pēc tam visas tev tā kaut ko nedusmotu. Tas skolotājs bieži jums dusmojās, ka jūs kļūtu? Nē, pavisam nē. Kāpēc pievienojies šai grupai? Arī es tiku uzaicināts, un tas bija tikai viens no maniem pirmajiem nopietniem ansambļiem, un vēl joprojām viņš ir. Gan kolektīvu vadītāja, gan koncerta koordinatore Dagnija Trama uzskata, ka mūsu jaunie mūziķi konkursā sevi labi parādīs. Audzēkņi ir gatavi. Vienmēr saku tā. Mums ir minimuma programma un maksimuma programma, ko varam izpildīt. Minimums ir izveidot koncertu programmu un labi uzstāties. Maksimums Dievs dod, mums paveicas un iegūstam godalgotas vietas. Vienmēr viņas noskaņoja tā, lai saprotu, ka var būt dažāds iznākums. Jo jau laikus teikt, ka uzvarēsim, tas nebūtu psiholoģiski nepareizi. Mēs nedaudz pieticīgāk. Saku, bērni, mēs labi spēlējam, un Dievs dod, lai mums paveicas. Kaut kā tā. Es domāju, ka visi kolektīvi noteikti saņems kaut kādu pakāpīti, jo tur piešķir 1., 2., 3. pakāpi. Ja? Viņi visi atbrauc kā laureāti, es ceru, ka visiem būs šīs pakāpes Rīgā. Gita Martīsone, Mareks Sumļendijs, Kurzemes televīzija. Cilvēkam vissvarīgākais ir laiks. To nevar ne nopirkt, ne pārdot. To var tikai izmērīt. Mūsu sirds mēra mūsu laiku. Mēs varam palīdzēt tai strādāt precīzi un bez pārsitieniem. Tādēļ arī es lietoju sirds aspirīnu Hertamagnil. Hertamagnil šķidrina asinis, novērš trombu veidošanos asinsvados, uzlabo sirdsdarbību, mazinot infarkta un insulta risku. Hertamagnil ir saudzīgs un piemērots ilgstošai lietošanai. Hertamagnil dāvā jums laiku. Vidzemes televīzija paplašina apraidi. No 1. februāra skatieties Vidzemes televīzijas raidījumus LTV 7. kanālā, Latelekom digitālajā Vidzemes televīzijā katru darba dienu no 6:45 līdz 7:30, no 12:30 līdz 13:15, no 22:10 līdz 22:55 un sestdienās no 19:30 līdz 20:00. Sākot ar februāri skatieties Vidzemes televīziju arī Latelekom interaktīvajā televīzijā visā Latvijā. Turpinām raidīt arī visās kabeļtelevīzijās Vidzemē. Ziņo par notikumiem sev apkārt. Redakcijas tālrunis 642 190 40. Grāmatu veikalos Jānis Roze februāris ir mīlestības mēnesis. Brazīliešu rakstnieka Paulu Koelju cienītājiem piedāvājumā atziņu grāmata Mīlestība. Romantiskās literatūras cienītājiem akcija. Pērc jebkuru apgāda kontinents grāmatu un laimē romantisku nedēļas nogali Viesunamā Kaķītis. Februārī vairākiem romāniem īpašas cenas. Jaunums. Dramaturģes Valmieras teātra direktora Sevitas Sniedzes stāstu grāmata Leģendas par ilgām. Grāmata rosina pārdomas par vērtībām un vājībām, pārbaudījumiem, kas katram jāizdzīvo. Visu februāri izdevīgi pirkumi grāmatu veikalā Jānis Roze. Uzrādot Tirdzniecības centra Valleta klienta karti, saņemsi pastāvīgu 5% atlaidi šādos veikalos: Eiroskor, Pasaules optika, Ahmeja, Jancis LV, Aromātu pasaule tējām un kafijām, Eirovīns, Tabakērija, Lauma un zelta izstrādājumiem tirdzniecības vietā e-kredīts. Valmieras pilsētas pašvaldība aicina darbā būvinženieri, prasības pretendentam, 2. līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība būvniecības jomā, pieredze būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā vismaz 3 gadi. Būvprakses certifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, svešvalodas zināšanas. Piedāvājam atbildīgu darbu pašvaldībā, sociālās garantijas, atalgojums līdz 890 latiem. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopiju un atbilstošā certifikāta kopiju līdz 1. martam 17. lūdzam iesniegt personīgi pašvaldībā, apmeklētāju pieņemšanas centrā vai arī nosūtīt pašvaldībai Lašplēša ielā 2 Valmierā LV 4201 ar norādi pieteikums vakantajam būvinženieru amatam. Papildus informāciju pa tālruni 642 07 138.
27. februārī 2009. Suņu mācību laukumā Matīša šosejā 5 sākas suņu apmācības kursi vispārējā sagatavotībā. Tālrunis 29 408 164. Pensionāru dienas centrā Atvasara otrdien, 22. februārī 10:30 vingrošanas nodarbības, 12:00 deju nodarbības, 14:00 groziņu vakars, trešdien, 23. februārī 12:00 rokdarbu pulciņa made nodarbības, 14:00 novusa spēle. Laikrakstā Liesma lasiet, arī tāda ir Valmiera. Trikātā godina ģenerāli balodi. Komjaunieti sapratīšot. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka arī nākamajā diennaktī vidzemē saglabāsies pārsvarā skaidrs un augsts laiks. Nokrišņus sinaptiķi nesola nec dienā, nec arī naktī, un dienā spoži spīdēs saule. Pūtīs dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 3 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī gaidāma no -22 līdz -25 grādiem. Savukārt dienā gaisa temperatūra solās būt no -11 līdz -15 grādiem. Vidzemes televīzija paplašina apraidi. No 1. februāra skatieties Vidzemes televīzijas raidījumus LTV 7. kanālā, Latelekom digitālajā Vidzemes televīzijā katru darba dienu no 6:45 līdz 7:30, no 12:30 līdz 13:15, no 22:10 līdz 22:55 un sestdienās no 19:30 līdz 20:00. Sākot ar februāri skatieties Vidzemes televīziju arī Latelekom interaktīvajā televīzijā visā Latvijā. Turpinām raidīt arī visās kabeļtelevīzijās Vidzemē. Ziņo par notikumiem sev apkārt. Redakcijas tālrunis 642 190 40.